Re! Viss ēters ir te! Iemācīties būt neatkarīgiem un iepazīt citas valsts kultūru. Šādu izaicinājumu pieņēmuši 36 apmaiņas programmas vidusskolēni no 10 valstīm, kas vienu gadu mācīsies Latvijas skolās. Arī Valmieras ģimnāzijās turpmāko mācību gadā aizdīs 2 ārzemju jaunieši no Vācijas un Itālijas. Kaut arī Latvijā viņi ir tikai nepilns 2 mēnešus, abi jau apgūst latviešu valodas pamatus un gūst pirmos iespaidus par mācību vidi un kultūras atšķirībām, un ar viņiem tikās Vidzemes televīzija. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā 11. klases skolēniem svešvalodu nodarbība. Tajā piedalās arī apmaiņas skolēns Žanluka no Itālijas. Viņš ir viens no jauniešiem starptautiskā skola apmaiņas programmā AFS, kas balstīta personiskās izaugsmes attīstībā. Kā atklāja jaunietis, viņam bija interese par Ziemeļu valstīm, tāpēc par galamērķi izvēlējies Latviju. Savukārt viesģimene viņu pieteicās uzņemt tieši Valmierā. Daloties pieredzē, Žanluka atklāja, ka grūtākais ir latviešu valodas apgūšana, kā arī mācību vide abās valstīs nedaudz atšķiras. Pirmkārt, Itālijā skolēni nemaina klases telpas, kad beidz mācību stundas. To dara skolotāji. Otrkārt, Itālijā skolēniem ikdienā ir 5 mācību stundas dienā no pirmdienas līdz sestdienai. Nepilnu 2 mēnešu laikā jaunietis iemācījies par sevi pastāstīt arī latviski, uzsvarot, ka ne tikai valoda ir sarežģīta, bet arī grūti pierast pie augstuma. Par to, ka augstums Latvijā ir pamatīgāks nekā mājās, stāsta arī apmaiņas skolniece Paulīne no Vācijas, kura mācības 11. klasē uzsākusi Valmieras valsts ģimnāzijā. Šeit mācību vielas apguve notiek ātrāk nekā Vācijā, novērojas Paulīna un atzīst, ka latviešu skolēni daudz vairāk pieraksta skolotāju stāstīto, nekā tas ir ierasts skolā, kurā viņa mācījās iepriekš. Galvenās lietas ir līdzīgas, bet, manuprāt, Latvijā mācās vairāk, un šeit zināšana līmenis skolēniem ir augstāks. Esot klasē, mēs, protams, klausāmies skolotāju, bet šeit skolēni visu cenšas pierakstīt. Man tas liekas savādi, bet tā mēs mācāmies ātrāk, un tas ir labi. Paulīna atzīst, ka latviešu skolēni ir samērā kautrīgi un reizēm izvairās uzsākt sarunu valodas dēļ. Taču, kad valodas barjera pārvarēta, jaunieši ir draudzīgi un izpalīdzīgi. Kā norāda abi skolēni, pieredze apmaiņas programmā palīdzēs viņiem kļūt patstāvīgākiem un attīstīs viņu personisko izaugsmi. Taču pagaidām viņu mērķis ir iepazīt latviešu kultūru, apgūt valodu, kā arī satikt jaunus draugus. Oskars Brasliņš, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.